Klāt aktīvā dārza sezona. Vai esat sarūpējuši visu, lai dārzā veicamie darbi viegli un bez piepūles būtu paveicami katram? Pasaulē viens no atzītākajiem zīmoliem dārza tehnikas un instrumentu segmentā ir Makita. Un Makitas šīs sezonas jaunums ir robotizētais zāles pļāvējs RM350D, kas nodrošina automātisku pļaušanu un uzlādi. Iedomājieties, ka atnākat mājās un zāliens ir perfekti nopļauts, nepakustinot ne pirkstu. Šis pļāvējs ietaupa jūsu laiku, ievērojami samazinot zālienu kopšanai nepieciešamo darba spēku, ļaujot jums pilnībā izbaudīt jūsu brīvo laiku. Makita robotizētais zāles pļāvējs aprīkots ar kvalitatīvu bezoglīšu motoru un darbojas ar iebūvētu 18 voltu akumulātoru un uzlādējums uzlādes stacijā. Robotizētā zāles pļāvēja maksimālā darba platība ir 3500 kvadrātmetru. Tas izceļas ar paplašinātu pārklājumu, pateicoties ātrai uzlādei un ilgstošam nepārtrauktas darbības laikam. Turpinājumā ieskats Makitas dārza tehnikas bestselleru segmentā. Labadiena! Sveiks! Prieks jūs satikt šajā brīnišķīgajā vietā. Apsei. Tas drīz būs noteikti vēl skaistāk. Katru dienu skaistāk. Tā, laikam jāpalīdz kaut kas bišķi sagatavoties tajai sezonai, ja? Jā, mēs varētu paskatīties, ko ar instrumentiem Makitas mēs varam izdarīt. Kas vairāk interesē šodienai? Mēs varētu sākt ar miglotāju, varbūt, vai lappūtēju. Varam. Gan. Gan. Šitais būs īstais izmērs. Tas jau izskatās ticamāk, jā. Lappūtējs UB002C darbojās uz saucamo powerbanku PDC 1200, kas ir derīga profesionāla pielietojuma instrumentiem. Šo te powerbanku var noņemt nost un izmantot caur adapteri arī kā mugursomu, uzliekot uz muguras. Ko varbūt jāizmēģina tas? Obligāti. Jā. Darbu dara, riktīgi labi. Sapratu, ka tev ir vēlme kaut kādus vecos sausos zars izāģēt lielajiem rodiniem, ja? Jā, ir tāda lieta, ka lielie krūmi mums ir, un no malas jau grūti varbūt pamanīt ir, bet iekšā rodens lapojums veidojas no ārpuses un iekšā veidojas daudz sausies zari. Lai tur varētu iekšā tikt viņus samēslos, lai tur apkopt viņus varētu, ir svarīgi viņus sazāģēt, iznest ārā un tā. Ir tāds Makitei šogad parādījās. Jā. Jauns zāģis, Duts 101. Tas ir kompaktais rokas zāģis ar automātisko eļļošanu, kas šiem te mazajiem izmēram nav bieži sastopams, teiksim tā. 10 cm sliedīta. Viņš potenciāli var zāģēt līdz 10 cm resnus zarus, stumbrus. Darbojās uz Makitas 18 voltu akumulātoru, plus ķēdei ir jau jaunās paudzes ķēde ar kaltiem zobiem. Tas nozīmē to, ka šī ķēde būs daudz retāk jāsina. Un tievos ņemt, kas ir arī lieliski. Jā. Jauns spēļmatiņ. Jā, viņš nav skaļš, tas ir forši. Viņš ir strādāts pie tās palaišanas, tas ir lielisks un tā kā viņš labi un parocīgs ir. Šoreiz izmantosim atkal multi-instrumentu bloku UX01, IXGT platformu 40 voltu. Tikai šoreiz viņam būs zaru šķērs, dzīvžogu šķērs ar lokano galu. Tie mēs varam pieregulēt, ja vajag augšus, virsotnes galotnes. Ja? Sagriežam 90 grādu leņķī, ja vajag sānus, atkal noliekam sānu, lai var smuki nogriezt. Tas ir tāds, tie ir tās regulēšanas iespējas, ja? Kaut kādas slīkums un tā tālāk. Kāda ir iespēja par šo instrumentu? Iespēja ļoti labi. Salīdzinot ar benzīna instrumentu, šis ir vieglāks. Ērts lietošanā. Es domāju, paņemt ērti. Nav jāsasprindina muskuļi baigi.
Jā, tas, ka viņš ir garš tomēr. Jā, nav vajadzīgi krep. Man patīk šī regulēšana viņam, kad ir atdurīti. Nu, protams, savādāk jau nevar. Jā. Tas ir vienkārši un droši.